Es jums izstāstīšu stāstu par savu tēti, Māru Pulpolu, cienījamu biologu, ilgadēju Tomas zivjaudzētājus un valsts vides dienesta darbinieku. Pīpēt Māris sāka 25 gadu vecumā Krievu armijā. Nepīpēt tur bija grūti, bez pīpauzēm nevarēja dabūt cilvēcisku normālu atpūtas brīžus. Tā Māris sāka pīpēt un sāka pamatīgi. Savā apzinātajā vecumā es atceros, ka viņš ikdienas pievārēja 2-3 paciņas astras vai prības. Tās ir bezfiltra cigaretes. Māju upsciemā viņam bija pilna ar cigarešu kalniem. Cigaretes viņš iepirka vairumā, jo mazumā jau nebija jēgas. Kāda jēga pirka paciņa, pēc kādām dažām stundām tā izkūpa. Pēdējā reize, kad savu tēvu redzēju dzīvu, bija Gaļazara onkoloģijas klīnikā pirms vairāk kā 20 gadiem. Mēs runājām par to, ka varētu aizbraukt uz viņa bērnības takām Brenguļos un Trikātā. Un šī saruna tā arī palika kā mūsu sapnis, jo pēc dažām nedēļām Māra Pulpola vairs nebija. Viņš aizgāja ar plaušu vēzi. Tuviniekiem jau gadu desmitiem bija skaidrs, ka tieši tā arī notiks, un tas bija skaidrs arī viņam pašam. Mārim apkārt bija pasīvie smēķētāji. Viņa māja upsciemā bija pilna ar tādu dārvas, nikotīna, sadeguša papīra, izdeguļu smaržu. Un tur neviens neko nevarēja darīt, jo pīpēt vai nepīpēt bija Māra izvēle jaunībā. Vēlāk tā bija ar dzelzs tvērienu iecementējusies atkarība. Kad Māris bija dzīvs, nebija elektronisko cigarešu. Nevarēja nopirkt veipu, Narvisenā nikotīnas pilventiņas arī nepārdeva. Tie visi šobrīd ieviestie tabaks nozares jaunumi, kurus var ļuļķēt, inhalēt un košļāt, nebaidoties saslimt ar plaušu vēzi, jo tie nesatur plaušām un elpceļiem kaitīgo dārvu un satūkšo papīru. Es nezinu, vai Māris Pulpols būtu pārgājis no prīmas uz tabaks pilventiņu. Varbūt mēs visiem būtu piespieduši viņam to darīt un upsciema māja nesmirdētu pēc prīmas. Taču es zinu, ka bez plaušu vēža mans tētis iespējams šogad būtu sagaidījis savu 81. dzimšanas dienu. Un mēs noteikti būtu aizbraukuši uz tiem Brenguļiem un Trikātu. Saeimas sociālo un darblietu komisijas deputāti ir sākuši kargājienu pret bezdūmu un bezdarbas cigarešu alternatīvām. Pirms pāris gadiem 10-kārtīgi pacēla nodokļu elektroniskajām cigaretēm, nesen aizliedza garšas un plānot tiem, kas grasās atmest pīpēšanu, liekt košļāt nikotīnas pilventiņus. Taču pret cigaretēm, kas izraisa mutes un plaušu vēzi, deputāti nevēršas, jo, kā skaidro Veselības ministrijas departamenta direktora Jāna Feldmane, smēķēšana ir Latvijas noturīga tradīcija. Tas vienkārši aizliedzam cigaretes. Bet tas jau nav iespējams, jo tās ir ļoti senas jau tradīcijas. Dārgā Feldmanas kundze, pamatīga un noturīga latviešu tradīcija arī dzert šņabu un sist sievu. Valsts ierēģiem noturīga tradīcija ir ņemt kukuļus. Savukārt iepirkuma organizētāji valsts un pašvaldību iestādēs varētu sarakstīt dainu skapi ar veidiem, cik latviskajai dzīves ziņai atbilst otkats. Ja Saeimas deputāti vēlas būt progresīvi, būtu ieteicams sekot nevis tuvsonīgākajiem latviešu tradīciju piemēriem, bet palūkoties, kā ļauds dzīvo Jaunzēlandē, kur būs aizliegta cigarešu tirgošana jauniem pilsoņiem un kur tiem, kas vēlas atmest pīpēšanu, valsts subsidē elektroniskās cigaretes.